Labrīt! 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 Pagaidīsim mazliet, kad vairāk klausītāji, skatītāji pievienojas. Laivam tūlīt pievienosim arī viesi. Tā. Tā. Kaut kāda tehniska maza aizķeršanās. Tā, šodien mūsu viesis būs vīrietis, uzņēmējs, grāmatas autors, Ralfs Gaubšteins. Ralf, es pamēģināšu uzaicināt tevi, jo otrādā veidā kaut kā mums neizdodas, tūlīt pamēģināšu. Tā. Ralf, es tev tagad nosūtīju ielūgumu. Jā. Čau, Ieva, čau. Čau, labrīt. Labs rīts. Mani normāli redz, man normāli dzird, ja? Viss kārtībā? Jā, manā pusē, jā, viss kārtībā. Nu, labrīt. Lieliski. Tātad vēlreiz neliels ievads, kas mēs šodien esam satikušies un par ko mēs runāsim. Tātad es esmu Ieva Simonoviča, Līgavām redaktore un rakstu autore, un šodien mūsu viesis ir Ralfs Gaubšteins, vīrietis, uzņēmējs, grāmatas Mans paša prāts, mans paša cietums autors, un mēs runāsim par kārtējo reizi ļoti spēcīgu tēmu, tas ir nobriedis, un nobriedis jeb apzināts un nenobriedis jeb neapzināts vīrietis. Ralf, pirms mēs ķeramies pie jautājumiem, kas mums ir iesūtīti no klausītājiem, skatītājiem, lūdzu iepazīstini pats ar sevi, kas tu esi un ko tu dari tiem, kas tevi vēl nepazīst. Jā, labrīt visiem, labrīt Ieva, paldies tev par iespēju parunāties. Es tieši šodien pamodos un domāju, cik interesanti, kad es ļoti novērtēju to iespēju, kad es varu par šādu ļoti dziļu, ļoti aktuālu tēmu publiski parunāt. Paldies, kad dod iespēju un kad atzīst mani pietiekami teiksim tā, varošu, lai varētu par šo te spriedolēt un filozofēt, un ka es varu padalīties ar to savu kaut kādu daļu filozofijas par to. Jā, jo tas ir tāds īstenībā ļoti dziļš temats, un ļoti, tāds arī temats, kurus daudz cilvēks klausoties šo te visu, varētu sadusmot vai varētu tieši atvērt varbūt kaut kādas jaunas pavērsienus, un es noteikti negribu spēlēt labajos un sliktajos policistos un tagad dievos un teikt, ka tāds ir nobriedis vīrietis un tāds nav nobriedis vīrietis vai apzināts un neapzināts, jo es pats uzskatu, ka es esmu vēl tikai procesā. Mums visiem ir kaut kāds ceļš jāiet, un katrs mēs esam tā ceļa kaut kādā posmā. Teiksim tā, ko es daru ikdienā, ko es fiziski šajā matērijā daru. Jā, es nodarbojos nekustamiem īpašumiem jau 11 gadus ar investīcijām, taisu podkastus, esmu bijis visādās interesantās dzīves situācijās, tāpēc arī tapa grāmata, kuras, starp citu, sākumā tie visi pieraksti nebija domāti grāmatas formātā. Tā bija vienkārši izrakstīšana, tā bija terapija pašam sev, savu domu piefiksēšana, kas notiek apkārt, kā es jūtos,
refleksija par sevi un par pasauli apkārt galvenokārt. Un beigās tas viss sanāca par kaut ko bišķiņu vairāk nekā tikai vienkārši parastu sevis tādu terapiju, sevis veidotu. Jā, tā kā parasti tieši tāds pats parasts cilvēks, kā mēs visi, 2 rokas, 2 kājas. Paldies Dievam, ir veselais saprāts saglabāts un viss ir kārtībā un var iet tālāk pa dzīvi un attīstīties. Tā kā tas esmu es, jā, 3 vārdos. Jā, un tu esi izgājis cauri ļoti spēcīgai, jaudīgai pieredzei, par ko arī ir tapusi tava grāmata. Un, jā, esi bijis ļoti dažādās, runājot par apzinātību, ļoti dažādos šajos līmeņos, mirkļos dzīvē. Vai vari mazliet ieskicēt, par ko ir šī grāmata, un tad ķersimies klāt jautājumiem? Galvenokārt grāmata ir par tādu, kā teiksim, sevis apzināšanos galvenokārt. Vienkārši es viņu esmu pievilcis, teiksim tā, es viņu esmu sācis rakstīt, kad fiziski man lika to dzīve sāk darīt, kad es nesapratu vienkārši tos mazos sūtījumus, kas jau bija tie mazie patērni, kas jau man dzīvē nāca pirms tam un teica, kad čalīt mosties, ir laiks mosties. Ir lietas, kuras tu dari nepareizi, ir kaut kādas lietas, kuras tu varbūt pat ne nepareizi, bet tu neesi ētisks ne pret sevi un ne pret apkārtējiem. Un tad piemeklēju šī te fiziski lielā mācības stunda, kur bija 2 varianti. Vai nu es beidzot pamostos, vai vismaz esmu ceļā uz pamošanos, vai es palieku tieši tāds pats, kāds es esmu. Skaidrs, ka paliekot tieši tāds pats, kā es esmu, nekas tālāk labs nebūtu bijis. Es nezinu, kā būtu bijis, ja būtu bijis. Bet tas ir par to, ka mums nav jāpieskarās īstām fiziskām cietuma restēm, lai saprastu to, ka mēs esam vismaz manā gadījumā, es esmu 26 gadus dzīvojis savās, teiksim tā, restēs, kas ir manā prātā starp ausīm. Par to, ko citi padomās, par to, kā es izskatos no malas. Tur ir, teiksim tā, es arī grāmatā rakstu par 2 ego apļiem. Viens ir nomest to, ko citi domā par mani un kā es izskatos no citu skatu punktu, teiksim tā. Un tad ir tas otrs, ko es redzu spogulī un kā es domāju par sevi. Tas ir tas otrs ego aplis, kas ir jānomet. Grāmata ir īstenībā tāda, kā man ļoti patīk, kā man viens lasītājs teica, mentālās veselības bībele. Atgādināt cilvēkiem to, ka mēs jau esam pietiekami un mēs jau esam īpaši un unikāli, katrs no mums. Mums nav jāsasniedz kaut kādi ārprātīgākie augstumi dzīvē, nav jāpērk dārgas mašīnas, tikai tad, ka mēs nopirksim dārgas mašīnas vai dārgas pulksteņus vai mājas lielas, ka tikai tad mēs būsim pietiekami un ar mums leposies. Tas stāsts ir par skriešanu pakaļ tam, kas nav priekš tevis domāts, kas nav tavs, apstāties, salaizīt brūces, kaut ko iemācīties un turpināt iet. Nebaidīties turpināt iet. Dzīve neapstājās. Paldies. Jā, un tātad mūsu jautājumi, ko mēs šodien skatīsim, ir par šo apzinātu un neapzinātu vīrieti un ieskicēsim tātad to, kā tu ar šī brīža izpratni uz to raugies, jo, protams, ka mēs mainamies visu dzīvi, un šī pašizaugsme notiek tiešām visu dzīvi un aiz šīs zemes dzīves. Bet runāsim tātad no tā brīža, kas ir tagad. Un sākot šo tēmu, kas tavā šī brīža ieskatā vispār ir nobriedis un nenobriedis vīrietis, kā tu šo definētu, un vai tavā ieskatā cilvēka vecumam, vīrieša vecumam vispār šajā ir kāda loma? Jā, tu ļoti pareizi ieskicēji par to, runāsim par to, kas ir tagad, jo tik tiešām man ir tāda sajūta, kad viens rauls bija līdz Itālijai, tad Itālijā bija cits rauls, un tad pēc Itālijas ir atkal cits rauls. Un tāpēc es ļoti daudz, kad kaut ko vispār filozofēju vai par kaut ko runāju, es runāju par pēdējo 5 gadu tā kā to plānu.
Uh, Galvenokārt, ko es esmu sapratis, ejot cauri savam ceļam un savam visam procesam, apzināts vīrietis ir noteikti tāds vīrietis, kurš uzņemas atbildību par to, ko viņš domā, par to, kā viņš rīkojās. Viņš uzņemas atbildību par to, kas ir viņā un kas ir viņam apkārt. Un viņš ir galvenokārt klātesošs. Viņš spēja saprast un varbūt pat analizēt to, kas notiek apkārt. Respektīvi, viņš nepadodas emocijām. Nav kaut kāda tāda īstermiņa, kaut kādi tādi, kā es viņus saucu, kacekļi. Jo mums viņi apkārt ir, mums viņi ir apkārt 24/7 uz katra soļa. Un kurš tur spēcīgi kodolu? Bet galvenokārt nes atbildību. Dzīvē šajā pasaulē matērijā viens no svarīgākajiem vārdiem ir atbildība. Nest par sevi un par to pasauli, kas tev ir apkārt. Nu, un tad neapzināts vīrietis ir, protams, viss pilnīgi tas, kas ir pretējais. Emociju uzplūdums, neilgtermiņa domāšana, neklātesamība, kad pazaudē to saķeri ar sevi. Es esmu tur bijis. Es zinu, kā tas ir, ka pazaudē saķeri ar sevi, ar savu kodolu, ar savu dvēseli. Tad tāds apmaldījies sprīdītis staigā apkārt un nesaproti, kur ir tava vieta, kāpēc tu šeit esi, kas ir tavas vērtības, kāpēc tu kaut ko dari. Tu vienkārši dari darīšanas pēc, tikai tāpēc, ka kaut kas ir jādara. Un, protams, ka tas nav ar vecumu. To nevaram mēs savilkt ar vecumu. Tas absolūti, tas ir drīzāk, cik daudz mums ir pieredzes sakolekcionētas un ko mēs viņām daram. Jo mūs jau var piemeklēt 101 pieredzi, bet ja mēs viņus neizanalizējam un nepaliekam par labākiem vīriešiem, tēviem, dēliem, cilvēkiem, tad tā pieredze ir pa lielam nomest zemē. Kā tu domā, vai jaunā paudze, jauno vīriešu paudze, kam tagad ir 20+, vai viņi jau nāk ar tādu kā iedzimtu briedumu? Jo manos novērojumos tomēr ir šī atšķirība, ka šī paudžu atšķirība, ka jaunākās paudzes jau nāk ar citu izpratni. Viņos šis briedums jau ir paņemts līdzi, kā tev šķiet? Es teikšu godīgi, pirms es nesāku arī praktizēt vieslektora, teiksim tā, lomu Rīsabā, kas man ir tikai no pagājušā gada septembra. Man arī šķita, ka jaunā paudze ir diezgan tāda, es negribu varbūt teikt, tā kā ne trula, bet, ka man bija bažas par to, kas notiek ar jauno paudzi. Kopš es esmu ar viņiem uz studiju ietvaros, es varu teikt to, ka ir ļoti interesanti, kāda ir mūsu jaunā paudze apkārt. Man ir arī pāris draugi, kuri ir stipri jaunāki par mani, kuri ir 20 gadu sākumā, un es teikšu godīgi, ja salīdzinu, kāds es biju 20 gadu vecumā un kādi viņi ir cepurnost. Man ir ļoti interesanti ar 14 gadus jaunākiem cilvēkiem, kas gan ir uz pusi jaunāki par mani, tiešām komunicēt, dialogus veidot. Un es jau arī teicu par to arī Rīsabas vadībai, kad nevis es eju viņiem kaut ko stāstīt vai kaut ko mācīt, bet viņi tik ļoti labi man spoguļo un viņi tik ļoti daudz īstenībā man var iemācīt ar to, ka viņi ir jauni, viņiem ir vēl tas 20 gadnieku, tas tāda kaut kāda tā, viņi ir citādāki. Un es domāju, ka mēs neiedzimstam ar viedumu, bet šīs pasaules, šī brīža kaut kā tā evolūcija, viņa ir citādāka. Un viņa ļoti man tā šķiet krasi iedala. Tur nebūs vidus, tur vai nu būs apzināts vai neapzināts. Ja vēl varbūt es varētu domāt, ka kādreiz bija vēl varbūt kaut kāds vidusslānis, tad man liekas, ka tagad man šķiet, ka tiešām vai nu ir viena puse grāvim vai otra, nav vidusceļa. Šis ir ļoti interesants aspekts. Tad paturpinot par šo, kā rodas šis briedums, ir uzskats, ka vīrietim, puikam būtībā ir jāiziet iniciācija, pārbaudījumi, lai viņš kļūtu par šo vīrieti ar lielo burtu. Ko tu par to domā? Pilnīgi viennozīmīgi piekrītu. Noteikti sēžot uz dīvānu un neko nedarot un atkal jau neuzņemoties atbildību. Es nekad nebūtu nokļuvis tur, kur es nokļuvu.
Un es tik un tā varēju turpināt dzīvot un teikt, es esmu nabadzīgs, ak vai, kā ar mani ir noticis, žēlojiet mani, atkal neuzņemties atbildību. Visu laiku izbēgt. Mēs varam visu dzīvi izbēgt no mūsu uzdevumiem. Tas mājasdarbs tik un tā pienāks. Ja viņš nepienāks šodien, un mēs neuzņemsimies atbildību par šodien, viņš pienāks pēc 10 gadiem. Vai es gribu 50, 60 gados būt salauzts, nevarošs, un tad mācīties šīs te lietas un izpildīt to mājas darbu? Noteikti nē, labāk pēc iespējas ātrāk uzņemties atbildību, atzīt, jā, es kļūdījos, galvenokārt nevis to atzīt par citiem, bet atzīt savu spogulī. Tas ir pats svarīgākais. Un, diemžēl dzīvē viss ir otrādāk. Ja mēs šajā matērijā no sākuma studējam, un tad mums ir kontroldarbs, tad visums mums iedod kontroldarbu, un tad mums ir tikai tā studiju process. Un mēs varam izbēgt no jebkā, bet jautājums, cik ilgi? 2, 3, 4 gadus, 10 gadus. Nākamais aspekts ir viennozīmīgi attiecības. Jo ātrāk cilvēks ieies attiecībās un atvērsies viņām un būs gatavs būt vājš sievietes priekšā, piemēram, vai sievietei vīriešu priekšā. Jo mīlestība ir riskanta, protams, sāpēs. Ļoti iespējams, ka sāpēs, bet ļoti iespējams, ka tā kaut tieši būs visotrādāk. Attiecības man viennozīmīgi ir devušas to bāzi, kuras varēja arvien vairāk un vairāk sev apzināties. Tā bija visa bāze visam manā dzīvē attiecības. Ne tikai romantiskas, jebkāda veida. Draudzīgas, darba attiecības, absolūti jebkādas. Un tad, protams, ir uzņemties atbildību. Kādreiz šķiet, ka man jāuzņems atbildība tikai par to, kas man ir apkārt. Un tad tā situācija man parādīja to, ka draudziņi sākumā uzņemies atbildību pats par sevi. Par ko tu domā, kādas vērtības tu nes, kā tu vispār redz šo te pasauli. Mums bija jautājums, vai laivs tiks saglabāts. Jā, tiks saglabāts, varēs noskatīties arī citā laikā. Jā, tu ieskicēji jau šīs lietas, kas veicina vīrieša attīstību, kas ir arī attiecības. Tad pārējot pie attiecību tēmas, un šoreiz runāsim tieši par romantiskajām attiecībām, par vīriešu un sievietes attiecībām, jo tā pat tiešām ir, ka mēs varam strādāt ar sevi un liekas, ka tagad es esmu nobriedis, tagad es esmu gatavs, man attiecībās šoreiz būs savādāks stāsts. Bet mēs ieraugam to, ar ko mums jāstrādā, tikai tad, kad mēs šajās attiecībās ieejam, un tikai tad tas ir kā pārbaudījums, kā tests, ko tad mēs esam iemācījušies. Un vienlaikus šī iespēja atkal transformēties un augt. Mums bija jautājums no klausītāja, kā nenobriedis vīrietis uztver sievieti un viņas lomu attiecībās. Labs jautājums. Es uzskatu, ka nenobriedis vīrietis visticamāk sievieti saskat kā kaut kādu instrumentu, kā kaut kādu rīku, ka viņu padarīs laimīgu, ka viņa būs tas plāksters, tas ielāps uz kaut kādām viņa problēmām. Es tā domāju. Tieši tāpat arī sieviete pret vīrieti, ka viņš būs tas, kas viņu padarīs tagad laimīgu, vai viņš būs tas, kurš izdarīs tās lietas, kuras viņa vai viņš negrib darīt paši sev. Attiecībās noteikti otru cilvēku vajag uzskatīt kā partneri. Tāpat kā dejošanā. Viens solis mans, viens solis tavs, viens solis mans, viens solis tavs. Un maksimāli maz mēģināt uzkāpt uz kājām. Nav jāveic piruetes, nav jāveic augstākās klases tagad kaut kādas deju soļi, bet ir jāmāk dejot. Un nav jādomā, ka tagad otrs cilvēks man padarīs laimīgu vai aizlāpīs tos mājas darbus, kurus es pats negribu uzņemties atbildību. Otrs cilvēks ir absolūts spogulis, un, protams, ka nenobriedis vīrietis visticamāk redzēs sievietei to, kāds viņš ir, viņš to mēģinās izmainīt viņā, nevis sevī. Un arī to, ko es grāmatā rakstu, ka tad, kad mēs saprotam, cik grūti ir sevi mainīt, mēs saprotam, cik neiespējami ir mainīt kādu citu.
Un es esmu ļoti bieži dzirdējis arī no sievietēm, ka viņas saka, es būšu tā, kas viņu izmainīs. Neviens nav jāizmaina. Ir jāizmaina sevi. Ir jāizmaina tas spoguļotās. Kad izmainīsim mēs to, tad arī mēs sāksim pievilkt partnerus, kuri vairs to nespoguļos. Patiesībā viss ir ļoti vienkārši. Grūti aiziet līdz tam mindsetam, līdz tai domāšanas tam veidam, bet patiesībā viss ir ļoti vienkārši. Mums ļoti patīk dzīvi sarežģīt, bet dzīve nav jāsarežģīt. Dzīve ir pavisam vienkārši patiesībā. Ja dzīvojam autentiski, ja dzīvojam godīgi paši pret sevi. Tāpēc otru pusīt nevajag uztvert kā rīku vai kā kaut kādu opciju. Jā, bet tagad viss man būs kārtībā. Tas cilvēks atnāks un nospoguļos, ka nebūs gan kārtībā. Būs vēl jāpastrādā. Jautājums, cik ļoti bieži mēs esam gatavi nolikt malā savu ego, to savu kaut kādu iekšējo sajūtu, ka man vienmēr ir taisnība. Jo tas arī ir tāds ļoti interesants jautājums, kur tad beigās, jo tā taisnība kaut kur vienmēr ir pa vidu. Jā, tu minēji par tiem spoguļu attēliem, un tā patiešām ir. Tad, kad tu pats esi pastrādājis ar sevi, tu jau satiec pilnīgi citu šo spoguļu attēlu, un nebūs. Viens ir tas, ka tu satiec spoguļu attēlu, kuru tev nemaz negribās mainīt, un otrs ir tas, ka tu saproti, jā, ka nevajag, un tieši tā skaistā saspēle jau ir pieņemt gan šo skaisto, gan tās ēnas un mācēt vienam otru saskatīt kā cilvēkus. Precīzi, jā. Precīzi, jo par ēnas pusi mēs varētu vēl ļoti daudz un dikti runāt, bet droši turpini. Jā, tad par šo ēnas pusi viena no tādām sarežģītām lietām vīriešiem ir emociju izpaušana. Emocijas ir jāprot izpaust, viņas nedrīkst glabāt ķermenī, kā mēs zinām, bet vīriešiem mēdz būt tā, ka šī emociju izpaušana aiziet tādā, varbūt agresīvs formāts ir mazliet par skarbu teikts, par smagu, bet, tādās toksiskākās izpausmēs. Ko tu par to saki? Kā vīrietim mācīties izpaust emocijas? Jā, šeit es noteikti gribētu atzīmēt, ka visticamāk šis te vairāk ir mūsu, teiksim tā, austrumu ziemeļu Eiropā šī te izpausme, jo es arī daudz kur citur strādāju, darbojos un arī dzīvoju gada laikā un dienvidu vīrietim atkal tas ir citādāk un tā tālāk, bet ja mēs runājam tieši par to mūsu platuma grāda vīrieti, tad es šeit negribētu iedalīt tikai vīrieti, arī sievietes, bet vispār cilvēku kā tādu. Es, protams, te varētu teikt, ka tā ir kaut kāda vēsturiska palieka, kad vīrietis neraud un tā tālāk, bet atkal tā būs tikai vienīgi atruna un tā būs tikai bēgšana no atbildības, bet galvenokārt mums ir jārada arī droša vide vienam pret otru, lai mēs varētu atvērties. Un tad atkal jautājums, kā mēs varam radīt šo te drošo vidi. Un te jau ir tā ēnas puse un tā, ka mums viņi ir jāapzinās. Nav tā, ka mēs esam tikai gaisma. Mēs esam arī tumsa. Un tumsā ir ļoti liels potenciāls, un tur ir ļoti liels spēks. Jautājums, kā mēs viņu varam iemācīties viņu kontrolēt. Apspiežot, noteikti, ka nebūs nekāds labs iznākums ilgtermiņā. Apspiest emociju, apspiestas kaut kādas vēlmes, viņas jau kaut kur krājās, un tad viņas kaut kur sprākst ārā. Jautājums, vai sieviete dod pietiekami drošu platformu vīrietim, lai viņš varētu būt tāds, kāds viņš ir un kāds viņš grib būt, vai viņam nav jāizliekās. Diemžēl arī rakstu grāmatā par to, ka šī pasaule ir viena liela masku bāla, viena liela izlikšanās. Un tad, kad es to sapratu, es ierados ar savu īsto seju. Es ierados tāds, kāds es esmu. Pieņemat mani, nepieņemat mani, mīlat, nemīlat, patīku, nepatīku. Šāda ir tā mana īstā seja. Es negribu vairāk ar maskām staigāt apkārt. Un tas ir par to drošo vidi. Viens ir tas, ko mēs redzam ar aci, otrs ir tas, ko mēs jūtam. Vai tiešām tas ir mums
vajadzīgs, vai mēs jūtamies labi. Bišķiņ ieiet dziļāk, bišķiņ vairāk refleksēt sevi, paskatīties, kā es jūtos ar šo te sievieti, vai šajā vidē, vai šajās attiecībās. Es redzu ar aci, un man šķiet, jā, tas ir tas, ko man vajag, bet vai tas ir tas, kas man ir nepieciešams? Ļoti iespējams, ka tā ir nākamā mācību stunda, un tad arī nāk ārā agresija. Kāpēc mēs varam būt vienās attiecībās? Tā viena puse, viena šķautne, citās attiecībās cita šķautne tiek celt ārā, un tad ir jautājums, kāpēc šīs attiecības ceļ ārā manī agresiju. Es ticu, ka vīrietis visās attiecībās nav vienādi agresīvs vai vienādi jauks, mīļš un pūkains. Jautājums, kas tajā brīdī tiek celts ārā virspusē. Bet, jā, man ir kaut kā šī pārliecība, ka tomēr ir situācijas, kurās šī drošā vide ir, un sieviete arī aicina uz atklātām sarunām, kurās viņa nekritizē, kurās viņa nenoliedz, bet kurās viņa ļautu, viņa vēlētos, lai vīrietis izpauž šīs savas emocijas un atklāja, kā viņš iekšienē, kā viņš patiesībā jūtas. Bet viņā vienalga ir kaut kāds tāds tad ir jautājums, ka viņš nevar īsti atklāties. Jā, tad ir noteikti jautājums par viņa ego. Paldies Dievam, mēs vairs nedzīvojam Romas impērijas laikā, un mums vairs nav jāstāv kolizējā un jāskatās, ka uzvar tas, kuram ir vislielākie muskuļi, un tas, kurš ir skaļāk bļaus vai pacels vissmagāko zobenu. Tas noteikti jautājums par ego, kāpēc tad ir šī te čaula tik spēcīga. Man jau šķiet, ka sen jau ir pierādījies tas, ka spēcīgākais vīrietis nav tas, kurš ir visskaļākais istabā. Absolūti. Un iet un cirst un griezt un kaut kāds ultimāts uzstādīt un manipulācijas arī no sievietes puses, ne tikai no vīrieša. Tas nav risinājums, tas nekad nebūs risinājums. Tas ir tāds neīsti ar varu mēģināts kaut kas piesaistīts. Tas, kas ir mans, tas nekad man nebūs ar varu jāmēģina dabūt. Ja man kaut kas ir ar varu jāmēģina noturēt, tas nav mans. Es savu nekad nenokavēšu, tas ir skaidrs. Tas, kas ir mans, tas būs mans kaut kad, viņš atnāks, man nekad tas nav jānotur ar varu. Es domāju, ka tas ir, protams, mēs dzīvojam tādā vidē, kur vēl joprojām glorificē varu, glorificē naudas daudzumu, muskuļu lielumu, ka tas ir alfa tēviņš. Manā skatījumā alfa tēviņš var būt pavisam parasts ofisa darbinieks, bet viņa iekšējā pasaule ir tik ļoti detalizēta, sakārtota, viņš ir mierīgs, viņš ir nosvērts. Viņš ir fokusā, viņš zina, ko viņš grib, kāpēc viņš grib dzīvē. Viņš ļoti iespējams var no malas izskatīties pavisam parasts vīrietis, pavisam parasts cilvēks. Un viņā ir daudz lielāka alfa nekā, man vispār nepatīk, ja godīgi apzīmējums alfa tēviņš. Jo viņi glorificē kā kaut ko ļoti tādu vāra vēl joprojām liekas, ka tas ir kaut kas īpašs. Muļķības, manā skatījumā pilnīgs muļķības. Jā, es tev pilnībā piekrītu, un runājot par šo, kurš vīrietis izskatās spēcīgāks, tad pilnīgi noteikti, ja vīrietis spēja izteikt arī savas skumjas vai savus satraukumus, savas emocijas, tas ir spēks. Tas ir šis patiesais spēks, to spēt, jā. Tā, skatāmies tālāk iesūtītos jautājumus, jo atgādinu, ka laiva beigās būs viens no jautājuma iesūtītājiem saņems dāvanā Ralfa grāmatu, par ko mēs sākumā minējām. Tā, pakāpjoties mazliet atpakaļ uz attiecību jautājumu, tad kāda tavuprāt, tavā redzējumā ir vīrieša loma attiecībās? Radīt drošu vidi sievietei, ne tikai emocionāli, bet arī fiziski. Uzņemties atbildību, tas, par ko mēs sākumā jau runājām. Es uzskatu, ka vēl joprojām arī mūsdienu pasaulē vīrietim ir jābūt tas, kurš ir līderis, kurš ved sievieti.
Vai viņas sekos, tas ir cits jautājums, bet vīrietim ir jābūt tai klintī. Ja sieviete ir okeāns, tad vīrietis ir klints. Viņš tur stāv, viņa var būt vāja, viņa var būt tāda, kāda viņa ir, viņa var būt autentiska, viņa var būt sievišķīga, viņa var būt jebkāda, viņa var būt stipra. Vīrietim ir jābūt tādam, kurš stāv cauri gan uzvarām, gan arī zaudējumiem un visam pārējiem. Viņš ir nesatricināms emocionāli. Viņš var uzņemt sievietes kritiku, sievietes kaut kādu mainīgo emocionālo stāvokli. Viņš tik un tā tur ir, viņš nepavelks līdzi, bet viņš rada šo te drošo vidi, lai sieviete var būt. Mums mūsdienās ļoti gribas sievietēm kaut ko pierādīt, viņas grib būt stipras, un es arī saprotu, kāpēc. Jo vīrieši, diemžēl, es domāju, ka vairums paliek vājāki vai izvēlas būt vāji. Jo dzīve mūs visu laiku, ik pa laikam mēģinās salauzt, tas ir normāli, mūs visus. Jautājums, vai mēs paliksim salausti, tas gan ir no mums atkarīgs. Tur mēs gan nevaram teikt, vai es esmu nabadzīgs, mani dzīve salauza, un es esmu tagad salauzts, un es tāds būšu muļķības. Mūs visus ik pa laikam zliek zem preses. Ja mēs paliekam salauzt, tā jau ir mūsu izvēle. Vīrietim jābūt tādam, kurš spēj savaldīt emocijas brīdī, kad sieviete to nevar izdarīt, jo sieviete pēc dabas ir emocionāla būtne. Sievietei nav jābūt klintī, nav jābūt akmeniem. Un tad tas ir tā ir tāda, es uzskatu, tiešām partneru deju saspēle. Tajā pašā brīdī vīrietim arī ir jāatklājas, un kaut kādā brīdī viņš nevar būt visu laiku tā spēcīgā klints. Vīrietim arī jābūt kādreiz ir vājam, un tas ir absolūti normāli, emocionālam, absolūti normāli. Jautājums tikai, kā tās emocijas izpaužās. Tas atkal ir ļoti plašs jēdziens, bet kur gan citur, ja viņš atnākot mājās atpakaļ uz savu ligzdu, ja viņš nevar tur būt tāds, kāds viņš ir, jo pasaule ir pasauli duāli, vienlīdz skaista un vienlīdz tikpat arī nedroša un tikpat ļoti arī tāda biedējoša. Ja vīrietim atnākot mājās ir vēl joprojām jānēsā bruņas un ieroču rokās, tad arī kaut kas nav kārtībā. Jā, tu minēji, ka viena no šīm vietām neapšaubāmi ir mājas, ir attiecības ar sievieti, kurās vīrietis var arī būt tas, kas viņš ir, un atklāties, bet kur vēl meklēt šo emocionālo atbalstu? Vai tie ir draugi? Esmu, diemžēl, dzirdējusi vairāk kārt, ka vīriešiem mēdz nebūt šo draugu, ar kuriem tiešām atklāties, ka tur arī notiek joprojām tāda, cīnīšanās un parādīšana, kurš ir tagad stiprāks un varenāks. Vēl ir vīriešu apļi, varbūt tas ir variants, ko tu par to saki? Esmu daudz un tik dzirdējis, par vīriešu apļiem, par to es vēlāk varētu nokomentēt. Tajā visā nav nekas slikts, jautājums ir, kāda mērķa vadīt viņi ir. Vai tā nav atkal kaut kāda nolikšana, kaut kāda atbildība malā, vai tas aplis tiešām veicina vīriešos pozitīvu izaugsmi, vai tā ir tikai tāda kaut kāda maska, kur uzvilkt, un tas arī viss. Bet par draugu būšanu un par visu pārējo, tā ir īstenībā diezgan traka lieta, jo es uzskatu, ka, ko es arī redzu, vīrieši visu laiku savā starpā sacenšas. Un šeit vīrietim ir jāsaprot, un es to absolūti apzinos un saprotu, ka vienmēr dzīvē būs kāds, kurš ir smukāks par mani, harizmātiskāks, bagātāks, foršāks, jaukāks, jautrāks. Es to pieņemu, un tāpēc es neredzu nevienu apkārt vīrieti kā savu konkurentu. Es vienkārši es pieņemu, ka mēs visi esam apkārt. Un teiksim tā, tagad būt tā kā, ko es arī vienkārši esmu sajūts ar grāmatas izdošanu. Man lielākoties auditorija ir sievietes, kuras lasa, jo es ticu un es redzu, ka vīrietis nevar atzīt, ka, hei, kur ir otrs kaut kāds vīrietis, kurš varbūt labāks, vai varbūt interesantāks, vai viņš ir uzrakstījis grāmatu, viņš varbūt ir dziļāks. Ne visi, bet lielākoties. Nezinu, kāpēc draugi arī savā starpā redz konkurences. Es to esmu piedzīvojis dzīvē savā pāris reizes, kad kaut kādu muļķīgu iemeslu dēļ viņi redz konkurences, kas ir tiešām muļķīgi un destruktīvi. Es domāju, ka te ir arī tā problēma, kad
vīrietis, citus vīriešus, pat savus draugus redz kā kaut kādas briesmas, viņi varētu, nezinu, flirtēt ar manu sievieti, viņi varētu man izdarīt kaut ko pāri, muļķības. Tajā pašā brīdī, ja tu esi draugs ar pilnīgi ar visiem, tad arī kaut kas nav kārtībā. Tu nevari būt draugs ar pilnīgi visiem. Un ne visi tie, kas spiež tavu roku, ir tavi draugi. Un ne visi tie, kas pavada tevi ar smaidiem, ir tavi draugi. Un, diemžēl, tādā pasaulē mēs dzīvojam. Vīriešu apaļi, tas, ko es minēju, jautājums, kāda ir tam apakšā visam misija. Vai tā ir kaut kāda kopā sanākšana un alkohola baudīšana, vai citu cilvēku aprunāšana, vai kaut kādu, tur būt jebkas, absolūti. Jautājums, jā, ko cilvēkā, ko vīrietī tas viss attīst. Varbūt viņš tajos apļos redz to, kāds viņš negrib būt vīrietis, un tas arī ir labi. Sanākot aplī, viņš vienkārši redz viņu spoguļo, varbūt tas, kāda ir tā sabiedrība un kāds viņš negrib būt, arī tas ir forši. Mēs vienmēr neredzēsim apkārt, kas ir tas, ko es gribu. Es ļoti daudz esmu dzīvē redzējis, kas ir tas, kā es negribu. Un tad es ar to izslēgšanas metodu varu saprast, es zinu, kas ir tas, ko es gribu. Jo es esmu pietiekami daudz redzējis, kas ir tas, ko es negribu. Bet visā citādi es nesaku neko sliktu par vīriešu apļiem. Ir jābūt vīrietim kaut kādai vietai, kur viņš var parunāt ar saviem čaļiem, ar saviem draugiem, kaut kādas muļķības, vai vienkārši būt vīrietis, un tas jau nenozīmē, ka viņš tagad ir slikts. Pārējot atkal par šo apzinātu vīrieti, tad kā izmainās vīrieša attieksme pret sievieti, tad, kad viņš kļūst apzināts? Viņš ir klātesošs, pirmkārt. Viņš noteikti nav pārlieku emocionāls. Nav beidzas bartera attiecības. Tad, kad tu, tad es. Un tad, kad es, tad noteikti tev arī. Tad beidzas šī te kaut kāda tāda mērīšanās, kad es izdarīšu to, ja tu izdarīsi to. Absolūti tiek izslēgta šī te bartera veida attiecības. Jā, vīrietis kļūst klātesošāks, beidzot uzņems atbildību par savām kaut kādām darbībām, par to, kā viņš liek justies sievietē savu blakus. Arī par to savu ēnas pusi, viņš ir iepazinis ēnas pusi. Par to, vai viņa ēnas puse nenospiež sievišķo enerģiju. Mēs te varam ļoti dziļi runāt, un es te varētu iet ļoti tādos dziļos kulāros, kas varbūt lielākoties klausītājiem liksies baigais filozofs, bet es vienkārši ļoti daudz terapijā esmu strādājis šos pēdējos 3 gadus un ļoti padziļināt terapiju, un tas nav tikai par to, ko mēs redzam ar acīm. Tas nav tikai par to, ka uzņemties atbildību par sievieti, tas ir nodrošināt 3D fizisku vidi, kur dzīvot. Tas nav tikai par to. Un tas nav tikai par to, ka radīt viņai vidi emocionāli, kur viņi var būt tādi, kādi viņi ir. Tur ir ļoti daudz aspektu, par kuriem mēs varētu iedziļināties ļoti dziļi, bet tad mūsu laiks būs uz 2-3 stundām. Jā. Bet tas ir par to, ka man ēnas puse nenospiež sievietes to sievišķo pusi, kad tā nav izlikšanās, tā nav kaut kāda manipulācija. Tā ir tā tīrā sirds. Un tas ir tās partnerattiecības, kad, hei, tu ej, dari, pilnveido sevi, cīnies, bet tu zini, ka es tepat esmu vienmēr, ja tev būs vajadzīga palīdzība, tu zini. Bet es tev pats nelīdīšu virsū, es laiku nemēģināšu, teiksim tā, izdarīt mājas darbus, kurus tev ir jāizdara, jo tu arī esi personība, tu arī esi dvēseli, kurai ir savu uzdevumi, un es nemēģināšu tev nolaupīt tavas mācības stundas. Jo, ja es tagad iešu un visu pasniegšu uz paplātes sievietei, es nozagšu mācības stundas. Tas nav labi. Es izdaru lāču pakalpojumu. Tur ļoti iespējams ir kaut kas cits apakšā, ko es it kā labu domādams un gribēdams īstenībā varu izdarīt pretēju efektu. Tas ir vienkārši par to, ka, hei, es esmu tepat, vienmēr būšu. Es esmu tā klīns, tu kā okeāns dari savas lietas, bet tu vienmēr zini, ka tev ir krasts, kur atgriezties. Tev ir krasts, kur pieturēties. Kādas ir šīs īpašības, ko apzināts vīrietis meklē sievietē? Un tad vēl pie šī jautājuma, vai apzināta vīrieša prāta vajag precēties? Vīrietis noteikti meklē cieņu. Es vispār uzskatu, ka
cilvēkiem viss sākas ar cieņu. Mīlestība ir vienādības zīme, cieņa. Ja es cienu otru cilvēku, tad es viņam negribu darīt pāri. Ja cilvēks man ciena, viņš arī darīs visu iespējamo, lai man nedarītu pāri. Tad no tā izriet lojalitāte, no tā izriet ļoti daudz kas cits, bet es uzskatu, ka tā pati galvenā, tas tronis, tā īpašība, kas sēž, vismaz es cieņu meklēju otrā cilvēkā. Ja tas ir kaut vai darba attiecības, biznesa attiecības, biznesa partners, viņam ir jāciena. Es cienu viņu, viņš ciena mani. Sieviete, ja nav cieņa ģimenē, tad arī nebūs nekas cits. Tur nevar nekas attīstīties tālāk. Un lojalitāte, protams. Par precībām. Vai precības uzliek kaut kādu tagad atsevišķu, apzīmējumu? Es uzskatu, ka tā ir vienkārši forša lieta. Tas ir mūsdienās, diemžēl, precības tiek pagrieztas visādas. Zinu 101 variantu, 101 stāstu, kur precības ir tikai tā, uz papīra un tas viss. Vai mēs vienkārši tiešām apzināmies stāvot pie altāra un sakot gan priekos, gan bēdās? Vai mēs tiešām apzināmies, ko mēs sakām viens otram un ko mēs novēlam viens otram? Kādus tos, teiksim tā, ko mēs apsolam viens otram? Man ir drīzāk jautājums par šo, vai mēs redzam precības kā skaistas bildes, kā skaistas kleitas, kā sapņa piepildījums, kā kaut kas tāds, ko es varēšu ielikt Instagramā un man būs daudz laika skatījumu un tā tālāk. Precības ir kā glancēts žurnāls vai precības ir kā vērtību nostiprināšana vienam pret otru? Izprast, ko tiešām nozīmē, kad es saku tos vārdus, skatoties acīs tam cilvēkam otram, vai es tiešām pie viņiem pieturēšos. Te nav jautājums, vai tas cilvēks pieturēsies. Jautājums, vai es pieturēšos. Vai es būšu pietiekami spēcīgs visu dzīvi, līdz es izdzisīšu no šīs te 3D matērijas, vai es tiešām nesīšu šos te apgalvojumus un šos te apsolījumus. Tas ir par to, vai tīri virspusēji es saku, ka jāprecās viennozīmīgi. Kāpēc ne? Skaists notikums. Tas ir apliecinājums to, ka jā, tu esi šo te sievieti, teiksim tā, apgredzenojis, kad tu esi izvēlējies, ka tā ir tavējā, ka tev nav kauns no tā, tu vari to publiski parādīt. Tas dod, protams, vīrietim jaunu platformu, pret kuru atspiesties, pret kuru stāvēt, uz kuras stāvēt. Sevī jākal attīstīt to vīrieša pusi, to vīrieša daļu. Sievietē tas ir ļoti svarīgi. Viņa emocionāli visticamāk varēs vēl vairāk atvērties, ja viņa redz, mani novērtē, fiziski novērtē. Bet ļoti svarīgi ir, vai novērtē arī pēc tam tajā, kā es saku, 5D pasaulē. Vai novērtē tad, kad mēs aizveram durvis. Vai novērtē tad, kad mēs esam tas, kas mēs esam, kad mūs neviens neredz. Tāpēc, ja jautājumu atbild, tad, protams, viennozīmīgi. Skaists notikums, skaists apliecinājums, bet vai viņā ir saturs, vai tas nav tikai rāmis? Jā, tieši ja runājam par situāciju, kurā pārim ir šis saturs, kurā abi ir tiešām apzināti cilvēki un ar sevi strādā, tad tu jau mazliet par to minēji, ka tā ir tāda atkal kā platforma, kurā būt vēl jaudīgākam, vēl stiprākam, ar vēl lielāku spēku iet pasaulē. Precīzi. Nākamais līmenis. Jā, nākamais līmenis, tā tiešām tas ir. Vēl mums ienāca tāds ļoti interesants jautājums, ar ko mēs sastapāmies arī pēc viena no maniem rakstiem, kurā es rakstīju par to, ko vēlas sieviete 2025. gadā, kādu vīrieti viņa vēlas satikt. Tad kur, un tas bija par nobriedušiem vīriešiem, tad kur satikt šos nobriedušos vīriešus? Kas varbūt ir tās publiskās vietas, situācijas, kur šādi vīrieši ir? Es domāju, ka šeit nav jautājums par telpu, bet šeit ir jautājums par formu. Šos vīriešus
pirmais, kas man nāk prātā, šos vīriešus noteikti nevar satikt baros. Mhm. Baros, nevis bāros, Ā, bet baros. baros. Ar īso A. Mhm. Es tā domāju, man liekas, ka apzināts vīrietis neprasa pēc apliecinājuma, kaut kāda tāda kolektīva apliecinājuma. Bet es joprojām uzskatu, ka tas nav par vietu. Es zinu, cik skaisti pāri ir iepazinušies un apprecējušies, un viņiem pat ir ģimene un viss Tinderos un tā tālāk. Bārā, klubā, uz ielas, autobusu pieturā, autoservisā. Te nav jautājums par vietu, kā fizisku vietu, bet par formu. Vai es esmu gatavs apzinātai sievietei? Tas ir jautājums par to, ko es redzu spogulī. Es varu atrast apzinātu sievieti. Es ticu, ka varbūt pat kapličā, ejot, noliekot piemiņas ziedus kādam varbūt no saviem bojā gājušiem draugiem vai vēl kaut ko. Tā nav vieta, absolūti. Varbūt šis nebija ļoti labs piemērs, bet es gribēju pastāstīt, vienkārši parādīt, cik banāli tas var būt. Nu, nav tā, ka es tagad visas iešu uz bibliotēku, jo tur noteikti būs mana apzinātā sieviete. Ļoti iespējams, mana apzinātā sieviete tikpat labi ir 5 no rīta, nezinu, pēc kluba apmeklējuma. Vienkārši ir tā sanācis. Un tā vienkārši ir. Un tas uzreiz nenozīmē, ka tā sieviete ir slikta vai vēl kaut ko, vai tas vīrietis ir drausmīgs, ārprāts, jo viņš tur vienkārši tā ir sakrits. Un tā ir bijis, varbūt nemaz cilvēks neapmeklē klubus. Un nevajag domāt, ka tagad klubi ir kaut kāda slikta vieta. Es absolūti neesmu pret. Es nepatērēju to visu, bet es neesmu absolūti pret. Tā nav vieta, tā ir forma. Tas ir, vai es esmu gatavs satikt apzinātu sievieti. Starp citu, tad, kad tu man uzrakstīji to tēmu, apzināts, neapzināts vīrietis, tas ir no vienas puses tā glaimojoši, ka mēs varam par to runāt, un kad es esmu izvēlēts par tik ļoti lielu topiku runāt tēmu, tajā pašā brīdī es arī saprotu to, ka es sevi vēl neuzskatu par apzinātu. Es esmu tikai procesā, tāpēc ir nedaudz diskomforts īstenībā par šo visu komentēt kaut ko, jo es neuzskatu, man liekas, ka kad iedod apzīmējumu, tu esi apzināts, tad tas uzreiz es sēžu tronī. Absolūti nē, viennozīmīgi. Mēs visi sēžam pie apaļa galda, visi vienādās pozīcijās, vienkārši, nu jā, dzīve tā iegriezusies, ka bišķiņ vairāk, paldies Dievam, man iedeva iespēju pasēdēt un refleksēt uz sevi, jā, apdomāt, tad, hei, Ralf, kas tad beigās ir tas, ko tu gribi un kāds tu gribi būt un kāpēc. Un atgriežoties pie jautājuma, absolūti tas nav par vietu. Tas ir par formu. Strādājam pie sevis, un tad arī atnāks. Tie cilvēki atnāks, viss būs kārtībā. Vai nu atnāks pieredze, vai nu atnāks piepildījums. Jā, tas tiešām, ka tad notiek tā maģiskā šī pievilkšanās, kad mums tā ar varu jau nav nekas jāmeklē. Precīzi. Jā. Tad, jā, kādas ir tās prakses, intereses, ko tu pats pildi, ko lasi, par ko interesējies, lai veicinātu savu attīstību? Protams, ka es pie viņas visu laiku strādāju dienu no dienas. Man vēl joprojām ir kaut kāda tāda iekšēja sajūta, kad es esmu kaut ko nokavējis, tīri psiholoģiski. Kad es esmu bijis tādus 3 gadus noņemts no trases, rūpi runājot, lai arī īstenībā man viņi bija ļoti piepildīti ar sevis izzināšanu. Tik un tā, tīri psiholoģiski kaut kur man aizmugurē, prāta kaut kur aizmugurē smadzeņu. Ir tā sajūta, ka es kaut kas nokavējis, un tāpēc man ir tāda visu laiku sajūta, ka man visu laiku kaut kas ir jānoķer, vēl joprojām. Tāpēc es visu laiku tādā procesā. Tas viennozīmīgi, tas ir sports. Sports ir mana vislielākā meditācija. Visdziļākā meditācija ir sports. Vienalga kāda veida sports. Galvenokārt skriešana, jo tad es esmu viens pats ar sevi. Un tad ir tas laiks domāt, refleksēt, atkal pārdomāt kaut ko. Tur es varu būt neklātesošs fiziskai videi. Tu ej ritmā, tu skrien, un tu vienkārši, tā ir mana veida meditācija. Nav jāsēž visu laiku lotus pozā, klusumā, nav jāsit metālā trauki un jāvibrē tajā frekvencē. Protams, var arī tā, bet vienkārši, ko es gribu pateikt, kad mēs dzirdam vārdu meditācija, tas nenozīmē lotus poza, jogas paklājiņš un absolūts klusums.
Protams, ka tie vēl joprojām podkasti, galvenokārt angļu valodā, tie ir ārzemju podkasti, kurus vēl joprojām patērēju. Ir kaut kādi brīži, kad man gribas bišķiņ to filozofiju un to sevis izzināšanu nolikt maliņā un vienkārši būt un izbaudīt arī to, kas patreiz notiek. Jā, grāmatu lasīšana, kurai, diemžēl, pēdējā laikā ļoti maz laiks ir palicis, jo izdevu savu grāmatu un ir kopš izdošanas dienas vēl joprojām ir ļoti tādi lieli procesi pašam ar sevi, un arī fiziski daudz, kas ir jāpaspēj, jāsaraksta grāmatas, jānosūta, jāizved, jādod, un es pilnīgi ar katru savu klientu, pircēju, lasītāju tiekos personīgi. Tāpēc ir stipri mazāk palicis laiks. Protams, viņš vēl jāatvēl arī kaut kādam ir miegam, kas kaut kādas pāris stundas salasās diennaktī, bet jā, sports ir viena no manām galvenajām sastāvdaļām. Augstais ūdens, katru svētdienu Ādažu pingvīni, mana mīļākā, foršākā komūna. Es varētu teikt, ka tas ir tāds mans vīriešu aplis, kurā nav tikai vīrieši, bet ir arī sievietes, bet tā ir tā komūna. Es uzskatu, ka cilvēkiem ir vispār jāmeklē komunas, kurās būt. Tas nenozīmē, ka viņiem jāpavada 24/7 laiks ar viņām, bet tas bija viens no maniem galvenajiem tādiem kā sajūtām, mērķiem, misijas sajūtām, uzdevumiem izveidot komunu, kura cilvēks padarīs, tā kā aizvedīs tuvāk pie sevis. Augstais ūdens to dara ļoti labi. Tāpēc, jā, augstais ūdens vēl joprojām man māca un atgādina, ka Ralf, tev vēl joprojām ir augsts, tu vēl joprojām salsti, tu vēl joprojām tev nav patīkami, un tev vēl joprojām tas viss pat pēc 6, 7, 8 gadiem met ārā no komforta zonas. Augsts ūdens man atgādina, ka es esmu, ka es vēl elpoju. Un tas ļoti daudz psiholoģiski dod emocionāli. Jā, gan psiholoģiski, emocionāli un ļoti sazemējoši šī metode. Jā. Atgādinot par to, ka mēs šeit esam ķermenī. Mums ir palikušas tikai 5 minūtes, bet mēs varētu mēģināt paspēt vēl 2 jautājumus. Redzēju, kamēr tu stāstīji, ienāca vēl viens jautājums, kurš man ļoti norezonēja, runājot par to, ka tu teici, ka tu nejūties līdz galam apzināts un esi uz to procesā. Es gribētu iekomentēt, ka mēs mēdzam būt pārāk pieticīgi. Ka tā ir tāda, tev šajā gadījumā tāda pieticība, jo mēs jau nekad nevaram kļūt tādi super, tagad tiešām budas līmeņa apzināti, tas absolūti nav vajadzīgs. Kad tiešām, manuprāt, manā ieskatā, manā redzējumā, atslēgas vārds ir tā atbildība. Un tad, kad tu cilvēks uzņemies šo atbildību, tu kļūsti apzināts, un tur vairs nav tā mērīšanās, cik un kādā līmenī. Un tad tas jautājums, kas ienāca, kas tavuprāt tev pietrūkst, lai tu būtu tik ļoti apzināts? Ļoti labs jautājums. Kas man pietrūkst? Ļoti patika. Šeit ir jāpadomā tā, mums ir ļoti maz laiks un nevar arī pārāk filozofiski aizpeldēt, jābūt ļoti īsam un konkrētam. Šis ir laikam kaut kādi tie procentu daļa, kura man nav jāzina un kura man nav vēl jāapzinās. Es vēl nevaru izpakot ļoti iespējams. Manī vēl nav tā apzinātība, lai saprastu, kas manī vēl trūkst, bet es esmu pietiekami, teiksim, tā ir tas teiciens, ko es arī pierakstīju grāmatā. Es esmu pietiekami piezemēts, lai zinātu to, kad es esmu aizvietojams un pietiekami pārliecināts un tā kā apzināts, kad es zinu, ka es esmu unikāls. Un te ir tas yin un yang. Viens solis priekš, viens nedaudz tomēr atpakaļ. Un es domāju, ka šeit ir tas, kad es pats vēl neapzinos to, kas īstenībā vēl sekos un cik vēl var būt. Tā, es vienmēr atstāju to room for improvement, tā kā vēl ir tomēr vieta, kur augt. Es negribētu uzkāpt uzreiz to līdz kalnā 3 un 4, 3, 5 gados un būt virsotnē. Kaut gan tajā pašā brīdī katra kalna virsotne ir nākamā kalna pakāja. Un tāpēc tas ir nebeidzams process. Es nekad nebūšu gatavs, absolūti, un es to apzinos. Ir vēl tāds teiciens, kad mans kapakmenis būs mans diploms. Tātad līdz kapakmenim es esmu students.
un es esmu nepārtraukts students. Es vienkārši to apzinos. Mm. Un es nekad nebūšu fata pilnība. Mm. Vismaz šeit, uz šīs zemes, 3D matērijā, es varu stāvēt un mēģināt attīstīt trīsvienību sevī, bet vai Mm. pašu pilnību stipri šaubos, ļoti stipri šaubos. Mm. Nu, tad mums nebūtu jēgas vairs īsti šeit nākt. Precīzi. Tā, nu, vai mēs varam paspēt? Varam paspēt tad pēdējo jautājumu, tādu vieglu un aromātisku noslēgsim. Apzinātas sievietes smaržu notis tavā izpildījumā. Nu, droši vien, ka to var mazliet transformēt, kādas šīs smaržu notis tev patīk sievietē. Man sievietē patīk cieņas un lojalitātes smaržu notis. Un tās nevar aizstāt nevienas smaržas, lai cik viņas maksātu un lai kādas viņas būtu. Bet sieviete, kur smaržo pēc cieņas un lojalitātes, kas ir mīlestība, viņas aromātu nekad nekas nespēs aizvietot. Es gribu tā to pagriezt šo jautājumu atbildi. Tas absolūti nav par 3D, par brenda smaržām vai vēl kaut kādiem zīmoliem. Tas ir par to, kā smaržo viņas kodols un viņas dvēseli un viņas vērtības. Tas ir pats galvenais. Nu, šī ir ļoti skaista atbilde. Paldies tev par šādu sarunas noslēgumu. Jā, mums tūlīt arī beidzas laiks, ko Instagrams ļauj ierakstīt. Nu, tad vārds tev par šo jautājumu, kurš tevi varbūt visvairāk aizķēra, kuram tu dāvāsi savu grāmatu? Es īstenībā gribētu tad divas. Man bija visu laiku doma par vienu, bet būs divas. Jautājums tātad par to, kas man vēl pietrūkst. Jā. Šis jautājums man lika Tas bija ļoti labi. Man lika padomāt. Jā. Ļoti labi. Un šis te pēdējais jautājums. Tā kā jā, šis man ļoti patika. Tieši tāpēc, ka es varēju bišķiņ citādāk pagriezt atbildi. Bet viennozīmīgi es parakstīšu grāmatas, noformēšu, tā kā jā, sazināsimies, kam novīzēt, visu izdarīsim. Un sameklēsim kontaktu, kas iesūtīs šos abus tiešām fantastiskos jautājumus, un tad tu, es saprotu, privāti, ja, sazinies ar katras grāmatas, jā, saņēmēju. Nu, liels tev paldies, esam jaudīgi sākuši šo dienu. Vai ne? Paldies tev arī, paldies tiešām par iespēju, par sarunu, par miedarbību, super, paldies tev liels. Paldies, ka atsaucies. Paldies visiem skatītājiem un klausītājiem arī, paldies, jā. Paldies jums visu labu. Paldies, atā visiem. Atā, paldies.